Šajā skatā jāievada informācija par lomu. Izvēlamies zivju sugu – mēncu, zuti, zeltpleksti, lasi, brētliņi vai reņģi. Norādam skaitu. Tad par katru no šīm zivīm norādam tās garumu centimetros, veselos skaitļos bez jebkādiem komatiem, taču svaru var norādīt kilogramos, norādot 2 decimālu skaitļus aiz punkta. Ja vēlies pievienot klāt citu sugu, nospied pogu pievienot lomu. Atceries norādīt pazīmi, vai zivs ir paturēta vai atlaista. Norādi nākamo zivs sugu. Atceries, brētliņa vai reņģē obligāti ievadāmie lauki ir svars. Svars jānorāda kilogramos par visām notvertajām brētliņām vai atsevišķu reņģēm kopumā. Ja tomēr gadījies ievadīt kaut ko lieku, piemēram, Jānis Copmanis šajā gadījumā nav notvēris brētliņas, nospiežam uz gruškastes simbolu un nevēlamā informācija tiek dzēsta. Kad esam savadījuši visus datus, spiežam pogu turpināt. Tālāk paveras loks, kas ļauj pārbaudīt un labot iepriekš savadīto informāciju. Ja reģistrējoties izmantota makšķerēšanas karte, tad galvenai parādās reģistrētie lomi, Jānis Copmanis jeb vārds uzvārds. Savukārt, ja datus vada bērns, jaunietis, seniors vai persona ar invaliditāti, šeit parādīsies iepriekš savadītie dati – vārds uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, lai tos vēlreiz var pārbaudīt. Ja vēlamies datus labot, spiežam pogu labot datus. Mūsu gadījumā viss savadīts korekti, tādēļ spiežam pogu saglabāt un iesniegt lomu. Nākamajā logā paveras paziņojums par veiksmīgi reģistrētu lomu un e-pastā, ja tāds norādīts, saņemat vēstuli par to, ko esat iesniedzis. Paldies par veltīto uzmanību! Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar makšķerēšanas kartes komandu, izmantojot ekrānā redzamo tālruņa numuru un e-pasta adresi.